VFAB visiem šiem te daudz jaunu spēlētāju pēdējos mēnešos ir klāt. Kā šie spēlētāji ir iespēlējušies un kāda vispār komanda atmosfēra mainīsies? Nu, grūti jau, jo tomēr katrs jauns spēlētājs nāk un ir visu laiku jāmāca no jauna kombinācijas, un tomēr tās saspēlētība ir mainās ar katru to spēlētāju pievienošanos. Bet es domāju, ka līdz play-offam vēl ir diezgan laiks un būs ļoti labi. Ar kādu domu komandā Kristiāns Polks ir iesaistīts? Pagaidām it kā enerģija daudz, bet pagaidām tās sekmes no laukumā nav tās labākās. Labi, viņš ir aizvadījis tikai vienu komandas treniņu pilnu un vienu metienu treniņu. Es domāju, viņš arī iespēlēsies, būs labs palīgs Svefam. Es domāju, ka viņa pozīcija ir tīri, kā jau redzējām, 1. 2. numurs, kas atpūtinās D. Brown, un tāpatās viņš arī labs medējs. Kā pašam pats jau kādu laiku nevar skriet, kā tev veselība, kā tev rehabilitācija, ko tu trenējies ikdienā, pastāst varbūt, kā tev ikdienas šī ikdiena? Nu, trenējos 2 reizes dienā un ar ceļu viss kārtībā, viss iet pēc plāna un jūtos pats arī ļoti labi. Trenējos gan VFā, gan tāpat arī Valmierā. Nav ko sūdzēties, tāpat tik jādur. Kāda ir tava treniņa? Tas ir velotrenažģērs, kaut kāds gumijas, vingrinājumi vai ar ko tieši nodarbojas? Nu, tagad jau 1. nedēļu es braucu ar riteni katru dienu un pēc tam izsāc ar gumijām, tie paši bumbām, pietupieni mazie un pirsgali. Tādi sākumā tādi vienkārši vingrinājumi, tad jau liek klāt kaut ko katru nedēļu. Vasarā smags darbs, un kad var gaidīt to atgriešanos, tas kāds rudens, ziemu? Nu, es jau ceru uz sezonas sākumu būt pa 100% gatavs, bet, protams, ka nekur nesteigšos un visu vasaru priekšā tiešām būs smags darbs. Vēl atgriežoties pie Latvijas basketbola līgas situācijas, iepriekšējā spēle pret Jūrmalu diezgan tāds negaidīts rezultāts Latvijas basketbola sabiedrībai. Kā vispār pašiem vērtē šo spēli un kas tur īsti, kāpēc neaizgāja? Nu, Jūrmala jau zināms, ka tur ir ļoti maziņa tā zāle un grozi, kā saka, ņem diezgan pretīm tos trīnīšus un metienus visus. Un, cik es dzirdēju, pats es nebiju, jo es biju trenējos, bet cik es dzirdēju, tad tiešām viņi metuši esot daudz visas metienas no visām pozīcijām iekšā un tā arī sajūtuši to spēles gaitu un beigās arī uz pacēlumu, tur skatītāji viņus cēluši gaisā un tāpēc arī spēlējuši diezgan pārliecinoši un ļoti labi. Cik pats vispār seko līdz šai LBL turnīra tablai, tur no 3. pat no 2. līdz 6. vietā ir ļoti spraigs un blīvs, ja jau it kā gatavojās jau Ventspils VF finālam komanda? Nu, tieši pa VF-u? Jā. Nu, es nezinu, protams, redzējām, ka VF var zaudēt arī Jūrmalai, bet, protams, mērķis ir kļūt par čempioniem un ja pa pārējām komandām skatāmies, tad, protams, es Valmieru atbalstu un es skatos, ka viņi ir iespēja būt tiem 3. bet ir smags kalendārs priekšā un novēlu viņiem veiksmi. Labi, paldies!